Labadiena visiem! Te Georgs, galvaspilsēta Valmiera. Radoša apvienība Retro Java Production piedāvā 100% restaurācijas projekts Otra dzīve. Re, kur ir 100% mocīts, pilnīgi 100%, pilna restaurācija. Krāsošana, motors, jauns hroms, mocis ir, kā saka, iepusta otra dzīve, te ir bez variantiem. Motors viņam īpaši spēcīgs, ļoti īpaši spēcīgs. Man jau bija viens klipiņš jau ieliks, unikālais motors, jo šis te pats arī ir unikālais motors. Viņam 95% ir jaunas čehoslovāku detaļas. Tur dažas detaļiņas ir lietotas. Viss motors praktiski salikts no jaunajām detaļām. Čehoslovāku vizuri ir čehu, viss pārējais ir čehoslovāku. Gultņi japāņu, pūlēti vāki, hroms jauns, gan līkumi, gan izpūtēji, gan rati. Viss strūklots, gruntais, krāsots. Bākai te ir vēl dzimtais hroms tāds, viņš daudz maz normāls. Ja mocis, man liekas, bija 68. gada īpašnieks un ceisi multis. Tā kā šodien būs pakaļ. Šodien ir 23. decembris, pie mums Valmiera diezgan forši, saulīte spīt, tā diezgan forši. Saulīte spīt, tad domāju, ka vajag kādu klipiņu uzfilmēt. Jā, mocis ir ļoti labs, nokrāsots viss. Tā, mocim trūkst, bardačoka gumijas, diemžēl šobrīd pat veikalā nav. Un signāls arī nav pieskrāvēts, jo tas ir nokrāsots un tagad gaida savu brīdi. Jā, signāla nav. Tiks uzstādīti vēl pagriezieni, lasīts, jā, tas arī būs uzstādīts, bet pavasarī, jo šobrīd veikalā nav. Lūk, tāds te projekts man sanāca. 100% projekts, pilnīgi 100%. Otra dzīve. Tāds te viņš izskatās. Dabūju beidzot es viņu gatavu. Aizvakar te nospolēju, drusku 3 km nobraucu. Prieks. Nāki pūlēti. Motors viņam ir spēcīgs, tas ir cepari nost. Jā, viss ir nokrāsots, viss ir pārkrāmēts, viss ir pielāgots. Stipri beņķis arī pāršūts. Beņķis arī ir uzlabots, viņš ir mīkstāks. Ir tehnoloģija, viņu var uztaisīt drusku mīkstāk un teiksim tā, mīksto ne tikai kamēr viņš ir tāds, kāds viņš ir, bet, kad tu uzsēdies, tu arī tu jūti, ka viņš ir mīksts. Ir tā, ka tam oriģinālam uzsēdies virsū, tad tu jūti, ka viņš ir ciets. Šitais ir pārtaisīts, uzlabots. Tehnoloģija ļauj to izdarīt. Un tā parasta šaurā siļķe arī diezgan mīksta, un tad pakaļa nesāp un tā tālāk. Lūk, 100% restaurācija spoguļi arī. Tagad, principā, 98% Latvijā izmanto šo konstrukciju. Konstrukcija ir paņemta no Mārča Zariņa. Jā, tā ir viņa ideja. Es vienkārši viņu tikai uzlaboju. Jā, te ir stiprinājums, aiziet kronšteins un Yamaha spoguls virsū. Jā, nokrāsots, jā, krāsa ir, pilnīgi var bārdu dzīts skatīties, nolakots viss. Pa superīgo. Lūk, kārtējais projekts. 100% restaurācija, otra dzīvība. Lūk, smuks. Mēģināsim tagad sīst domā. Iesim krāniņu. Ieslēgsim aizdedzi. Un kubulis. Un viss. Motors ir spēcīgs. Ļoti spēcīgs. Motors ir tik labs. Lūk, motors rūts, mocis ir gatavs. Pavasarī uzliksim pagriezienus. Uldi var arī priecāties. Tagad tev ģimenē būs vēl viens konkurente. Otra sieva.
Uldim no Cēsim, pēc pasūtījums 100% restaurācija. Motors taisīts, uzlabots, pastiprināts, paredzēts tāliem braucieniem. Sēdies un brauc, bet ar paredzēto ātrumu. Jāatceras to, ka Jāvā nav Honda. Ar Jāvu jābrauc saudzīgi, piebraukšanās režīma sevišķi. Prātīgi jābrauc, prātīgi. Nu, lūk. Motors vienkārši ceparenos pašam patīk. Restaurācija labs. Paldies par uzmanību. Georgs, radoša apvienībā Retro Java Production. Galvaspilsēta Valmiera. Sekojiet informāciju. Priecīgu Ziemassvētku un laimīgu jauno gadu tautā. Līdz pavasarim nekas nepalika. Paldies par uzmanību. Georgs. Jā, rekur Uldis ir klāt. Uldi! Nospoli riktīgi! Beidz. Tūkstoši gadu neesam motobrauc. Nu jau. Ai, tā skaņa, ai! Atpakaļ. Ir labi. Ir rītīgi. Nu, kādi iespaidi? Nekādi iespaidi. Nevar jau saprast, vajadzētu. Oi, bļā, es redzu kādi iespaidi. Palīgi gaidīja. Līdās ieraucot gumā. Ka tā tīsli brauc, citā nav brauc kādu laiku. Ir neitrālais, ir, jā. Nē, visi kārtībā. Tur neitrālais varbūt arī, nu, to arī pavasarī. Viņš ir jūtīgs, viņš pat uz pirmo brīžiem rāda neitrālo. Nu, tur vajag arī vienu šeibuņu pielikt. To uzreiz pie reizes, pie pagriezieniem. Jā, nu, labi. Nav, jā. Gaismu ieslēdz. Uguņiem vajadzēja braukt. Kā vajag. Viss kā nākās. Labāk. Tā labākajās ārzem filmās. Tagad vajag izlikt to dēli, un es pamēģināšu pa dēli iebraukt. Nē, stum labāk. Nē, stum. Nē, uģi, zini kā? To motu, es domāju, liksim tā. Jā, šķērsā. Šito vienkārši tāpat motu izmetāmies ārā. Jā, nu pasaki vēl kaut ko, Uldi. Nu, lūk. Izgāzies atkal. Redz, vat ir tā ikādi saka, ka bišķi ir. Jā, ot viņu vajag vienkārši tur, nu, attālināt. To daču vajag attālināt no mehanisma. Tad viņš rādīs tikai neitrālajā. Nu, to pēc tam. Nu, aizsver. Jā. Nu, ko var teikt, tas ir, man liekas, manā dzīvē pirmais restaurētais motīvs. Tagad tev māja būs konkurence, ne tā ir otrā sieva, zin kā. Sieva jau teica. Nē, viņa man teica tā. Es saku, jābrauc, bišķi jāsamaksā pjavī, tā kā viņa saka. Nu, jā, tur jau viss budžets mums aiziet. Bet, nu, ko, nu, bija tā vērts, kurā variantā? Nē, tur vispār, tur, šītais te man patīk, Mēs pavasarī, neceļām, dēli noliec uz zemē. Uzstumsim to lītās. Jā, uzstumsim, jā. Tā, labi, tad es arī izslēdos. Jeb atstāšu varbūt, lai viņš filmē, kā mēs to darīsim. Nu, vai tā normāli, Noliku. Tā, un var jāpiekam vienīgi. Tev vajag viņu ietu? Es kā dzīvo. Nu, lūk.
Foršākais būtu bijis aizbraukt ar viņu. Nav nevaina, bet numura nav. Jā, ko jā, tas būs, ka numuru nav. Bet kā, nezinu, un arī neko nevar, tad es viņu vedu pie dirbs, kā piespiedu pošu. Tā, nu tad mocīts ir iekšā, tad es arī izslēdzos. Paldies par uzmanību!